Sveiciens visiem! Un ko vēlreiz apsveicu jūs ar fantastisku 24. gadu, kurš tikai uzņem apgriezienus. Kā jūs redzat, pasaule mainās, cilvēki mainās, procesi notiek arvien straujāk. Kā jau es iepriekš esmu daudz kur pieminējis, nekas nav tik konstants kā pārmaiņas, un pārmaiņas ir vienīgā konstants, uz ko mēs varam vispār atbalstīties. Tāpēc ņemt vērā to, ka tas viss ir tikai par mūsu evolūciju, tas viss ir par to, kā es varu būt savā spēkā un dzīvot laimīgāku dzīvi, tad mums ir jāievēro pāris principi, lai to dabūtu gatavu, vai ne? Un tāpēc mēs arī nolēmām, ka mēs tieši šo video nofilmēsim par tādu mūsuprāt svarīgāko tematu, kas ir jāzina, lai varētu harmoniski iziet ne tikai šo gadu, jo tas ir par to, ka pabeigsies šis gads, un tad tālāk būs vēl atpakaļ vecajā. Nē, tas ir par to, ka lai harmoniski iziet šo gadu un visus nākamos, kas ir priekšā, un turpināt veiksmīgi savu evolūciju. Un, ja mēs atskatāmies pagātnē, tad mēs redzam, tur daudziem cilvēkiem tas ir ļoti liels ciešanas, ļoti liels problēmas, un agrāk bija tā atšķirība galvenā ar to, ka cilvēki varēja iziet savu dzīvi, neatbildot īsti par savu sastrādāto karmu, ja tā varētu teikt. Viņi tā kā pārcēlās uz nākamo dzīvi, ja tā varētu teikt. Ja? Respektīvi, dzīves laikā cilvēks varēja būt negodīgs un likās, ka viņu neviens tā kā nesoda pēdiņās, ja? Un viņš tāpat tā kā tiek cauri. Un tas bija sakarā ar daudziem citiem, daudz augstākiem procesiem, kas notiek tieši pasaules līmenī, enerģētiski, saules sistēmas līmenī, galaktikas līmenī, un tas viss mainās. Ja, tas viss šobrīd jau labu laiku mainās, un mēs esam to novērojuši pēdējos 5 gadus, es domāju, neapstrīdami, ka pasaule mainās un kļūst par tādu, kādu viņa nekad nav bijusi. Un arvien vairāk un vairāk šķiet no cilvēkiem tiek prasīts, lai viņi uzņemtos atbildību par savām emocijām, par savām pārliecībām un par savu dzīvi. Un tāpēc šīs dienas video mums ir tieši par vienu ārkārtīgi svarīgu sastāvdaļu, kas principā mūsuprāt ir galvenā atslēga. Viņa ir nenormāli vienkārša, tā pašā laikā mūsuprāt viena no visgrūtākajām. Tāpēc, ka viņu ir tik daudz mītu un tik daudz nesaprotama aizspriedumu, falšu ilūziju, falšu priekšstatu, ka tas cilvēkam ir tik ļoti sajaucis galvu, ka viņš jau pats īsti nezina, kas tas ir un kā vispār ar ko to visu darīt. Un tas ir par autentiskumu. Jā, un manuprāt, šis 24. gads visvairāk no cilvēka prasīs būt autentiskam. Un mēs jau zinām to banālo teicienu, ka mīli sevi un esi pats, tā kā be yourself angliski, ja? Uz visiem uzrakstiem, visi liek tos uzrakstus be yourself. Bet bieži vien ir tā, ka mēs īsti nemaz nezinām, ko nozīmē be yourself, ko nozīmē būt pašam, ko nozīmē būt autentiskam. Un kāpēc tas vispār ir svarīgi, kāpēc mēs par to runājam? Tāpēc, ka tas, ko Jānis arī pirms tam minēja, ka kas cilvēkam ir svarīgākais, kāpēc cilvēks vispār dzīvo, kāpēc viņš grib dzīvot. Viņš grib mīlēt, viņš grib justies mīlēts, viņš grib prieku, viņš grib būt laimīgs. Un tā ir visu cilvēku pati tāda kā primārākā vēlme, kāpēc viņš vispār kaut ko vēlās. Jo īstenībā aiz visām vēlmēm, ko mēs vēlamies, aiz visiem mērķiem, ko mēs rakstām, mēs gribam sasniegt to, mēs gribam tur tādu un tādu profesiju, mēs gribam tādas un tādas spējas, mēs gribam tādas un tādas attiecības, mēs gribam tādas karjeras, mēs gribam tādas finanses. Kāpēc? Tāpēc, ka mēs vēlamies būt laimīgi. Un šis gads, daudzi no astrologiem viņu sauc par karmisko gadu, kad šis gads izspiedies visu, kas nav īsts. Un daudziem liekas, ka tas karmiskais gads ir kaut kāds soģa gads, bet es to tā neredzu. Es redzu, ka tas gads ir tieši tāds tā kā beidzot.
beidzot mēs varam tiešām būt īsti, un ja pat mēs nezinām, kādi mēs esam, tad tā enerģētika mums spiedīs ārā to, kas nav mūsu autentiskais īstais es. Un tas ir par to iekšējo laimes sajūtu, jo mēs visi ejam uz to laimes sajūtu. Kad ir cilvēkam laimes sajūta? Jāsaprot tas vispār, ko nozīmē laime, ja, ko nozīmē laimīgs cilvēks. Latviešu valodā mums nav tāda šifrējuma, bet krieviski vārds laime, kas ir šťastie, un viņš rakstās šťastie. Un tas nozīmē, ka šťastie, tas tā kā ar daļām, ar visām savām daļām. Tas nozīmē, ka laime ir tad, kad cilvēks ir harmonijā ar visām savām daļām. Par daļām mēs vēl parunāsim, ja? Jā, un tur jau tā lieta, ka tad, kad cilvēks nezina, kas ir tās viņa daļas, ka viņš pārnes savu uzmanību un fokusējās tikai uz, teiksim, fizisko ķermeni, jā, un tikai uz personību, tad tā laime viņa nevar nemaz atnākt, jo cilvēks kā tāds ir daudz, cilvēks kā būtne ir daudz lielāks. Viņam ir sava enerģētika, bet par to mēs parunāsim arī nedaudz vēlāk. Vienkārši vēl atgriežoties atpakaļ vēlreiz, kas ir autentiskums? Jo tā kā arī, kā Inta teica, jā, daudz dzirdēts, es īsts, neviens īsti nespēlē, kas tāds ir, kā tas ir īsts. Tāpēc, ka mēs neesam mācīti būt īsti, mēs esam no paša bērna kājas mācīti būt par kaut ko, lai par kaut ko kļūtu. Mums visu laiku bija par kaut ko jākļūst. Jākļūst par labiem bērniem, paklausīgiem skolēniem, paklausīgiem tur pulciņos, tur labiem tur tādiem un šitādiem. Jā, lai iederotos sabiedrībā. Jā, vienkārši tas par to, ka patiesībā, kāpēc tas vārds bieži vien ir tik izčakarēts, tāpēc, ka mēs visu gan savu dzīvi apzinātu vairums cilvēku, kas esam tieši vesti projām no sava autentiskuma. Lai ar to, kad iederētos citiem. Labi, kas ir tie mīti? Jo ļoti daudz cilvēku domā, ka autentiskais ir lūk šis. Es teikšu tā, kas ir autentiskums, tā ir dzīvošana saskaņā ar saviem noteikumiem, ar savām vērtībām un ar saviem mērķiem. Tas, ko vēlas cilvēks. Es, ko vēlos, tu, ko vēlies. Tu nevis, ko tu vēlies, tāpēc, ka kādam citam tas ir. Nevis tāpēc, ka kaut kā 20 gadu atpakaļ tev ieliku zemapziņā programmu, ka ja tu būsi tur jurists, advokāts, pārdevējs, tad tu būsi veiksmīgs. Un jūs automātiski sākāt savu dzīvi visu pakārtot tam, lai kļūtu par to, jo tas asociēsies ar veiksmu tam līdzīgi. Patiesībā tas nav bieži vien mūsu mērķis, tas ir kāda cita pieaugušā mērķis, ir projekcija par to, kas ir veiksme, kas ir labi, kas ir prestiži un kad nebūs kauns. Bieži vien mērķi tiek uzstādīti, lai nebūtu kauns. Un te ir par to, ka mēs uzstādām tikai savus mērķus. Tad mēs dzīvojam saskaņā ar saviem mērķiem, ko mēs vēlamies. Un tas, protams, tiek balstīts uz savām vērtībām. Kas ir tas, ko tu uzskati, kas ir tavas dzīves patiesās vērtības? Piemēram, atklātība, godīgums, piemēram, taisnīgums, būt taisnīgam arī pret sevi vispirms, izjust sirsnību, empātiju, mīlēt, vērtības kā robežas ar sevi, iekšējās robežas ar apkārtējiem cilvēkiem, ar apkārtējo vidi, kur es saku ok, kur es saku stop, nē, paldies. Jā, tātad vērtības, kas savā veidā ir tāda arī kā noteikumi, pēc kuriem es dzīvoju savu dzīvi un kas man šķiet adekvāti, kas man šķiet pareizi un saprotot to, ka skatos dzīvē, kā man tas strādā. Vai man tie kalpo. Okay, ja man nekalpo, es esmu gatavs viņus mainīt, uzlabot. Atvērts visu laiku izaugsmē, kad viena no vērtībām. Piemēram, es visu laiku mācos, visu laiku augu. Jā, tā ir viena no mūsu arī attiecību vērtībām. Jā, mēs visu laiku esam izaugsmē. Un tas ir par to, ka mēs dzīvojam saskaņā ar saviem noteikumiem, vērtībām un saviem mērķiem. Un tas ir autentiskums tādā īsā definīcijā. Kas tas nav, Inti jau pieminēja, kas tas nav, tas ir viss pārējais. Un, piemēram, kā jau es teicu par tiem pašiem mērķiem, kā mēs esam mācīti pieņemt kaut kādus, uzstādīt sev mērķus, un patiesībā tas vispār nav mūsu, mēs esam vienkārši iemācījušies no citiem cilvēkiem, no sabiedrības, no televizora, kas būs labi akceptējami un kad mēs iederēsimies. Ja? Tātad,
Tātad tas ir ļoti dziļš audits, kas patiesībā jāveic iekšā. Un, tas ir viens, ja, kāda ir mīta. Mums liekas, ka mēs savus mērķus esam uzstādījuši paši. Vai tiešām? Mums ir ļoti dziļi jāanalizē, kā ietekmē mēs tos mērķus uzstādījām. Kā ietekmē tu kļuvi, piemēram, ja, kā es teicu, par juristu, vai par advokātu, vai par policistu, vai par pārdevēju, par nezinu, jebkāda veida cita profesija, ja, ko tu izvēlējies, kāpēc tu to izvēlējies? Jo tas bija tā kā drošākais variants, vai saprot, uz kurienes to vēd. Mums ir vienmēr jāanalizē, kas bija tas iekšējais impulss, kas bija apakšā šī doma tajā brīdī. Nezinu, kur iešu tur. Īsti nepatīk, bet vienkārši nav citu, tā kā šobrīd neredz citu opciju un vajag naudu. Patiesībā vajag naudu, nevis grib iet strādāt. Jā, vai arī tāpēc, ka tas skaitās prestiži, vai tāpēc, ka vecāki visi teica, ka jā, tev labi sanāk šis, tad tev jāiet uz turieni, bet īstenībā dvēselē iekšā, ja cilvēks vēlās varbūt tās kaut ko citu. Vidusskolā man bija tas, ka es uzskatīju, ka man jāiet par programmētāju. Tāpēc, ka tajā laikā programmēšana bija ļoti prestiža, 2000. gada sākums, tas ir 2000. 2001. Mans brālis teica, ka jāiet par programmētāju, brālis ļoti cienīja, ja, ka viņš zina labāk. Ja. Un vispār bija tas bums, bija vai nu ekonomisti, vai nu programmētāji, ja. Vēl bija juristi kaut kur arī. Ja. Tas bija tas stāsts par to, ka es pieņēmu savu lēmumu balstoties uz sociālajiem standartiem, uz sociālām normām, nevis uz savu iekšēju autentisko sajūtu. Ja. Un vēl bieži vien cilvēki jauc par to autentiskumu, kad labi, es būšu autentiska, kādu mani daba ir uzradījusi, tad tāda es arī būšu, ja, vai tāds es arī būšu. Un tad mēs paskatāmies, ka nejaukt ar to, ka tad mēs varam neko nedarīt ar savu ķermeni, ja, tad mēs varam ēst visu pēc kārtas, jo autentiski man liekas, ka man gribās tagad bulciņu, tagad man gribās kaut kādus čipsus, te man gribās kolu, te man gribās cukuru, ja. Nejaukt ar tām iekšējām emocijām, nejaukt ar tām iekšējām traumām un kompensācijām, kad īstenībā ir apakšā kaut kādas bailes, ir kaut kādas traumas un ir enerģētikā parazīti, kuri prasa to ēst, un cilvēkam liekas, ka tas ir autentiskums. Vai, piemēram, labi, tad jau mēs varam noaudzēt garus nagus, kas mums sāks jau griezties. Noaudzēt, nemazgāt matus, neskūt padusis, nemazgāties. Tas ir autentisks tāds esmu. Tas to nejauk, tas ir vienkārši nekopts cilvēks, ja? Vai nerūpēties par savu ķermeni, ja? Kad mums ir fiziskas aktivitātes, mēs skatāmies, kā mēs jūtamies tieši fiziski, mēs rūpējamies par savu miegu, mēs rūpējamies par to, ko mēs ēdam, ja? Tas ir autentiskums, jo tas autentiskums, iedomājies, kad jūs esat dievišķas būtnes, un tas ir pats labākais vispār, kas ir pats labākais jūsos, kas ir ielikts. Tā ir tā mīlestības sajūta, tā ir tā laimes sajūta, tas ir kritērijs. Un kā jūs jūtaties tajā brīdī? Vai ar to, kad ir cilvēks nekopts, vai viņš jūtās mīlestībā, vai viņš jūtās tajā... Viņš jūtās kā Dievs patiesībā. Jā, viņš jūtās laimīgs. Vai tu esi savā, vai tu cieni Dievu sevī, caur to, ka mēs nerunājam šeit, ka mēs neesam mērkaķis īsti, vai ne? Tāpēc, vai mēs cienam to Dievu sevī, vai mēs cienam savu templu sevī, vai eventuāli ilgtermiņā tas mums palīdzēs dzīvot ilgāk, laimīgāk, priecīgāk, zinot to, kā mūsu ķermenis ir uzbūvēts, rūpēties par savām emocijām, rūpēties par savu vielmaiņu, rūpēties par savu fizisko, bioloģisko ķermeni, kas mums palīdz nest, iziet šo pieredzi kā dvēselēm. Mums vajag šo automašīnu, tāpat kā mēs automašīnas mazgājam, mēs mājas dzīvokļus tīram, tāpatās mēs savu ķermeni, protams, tas viss ir saistīts. Es bieži vien esmu redzējis, kur cilvēkiem ļoti līdzīgi ir, kā viņi izskatās, kāda viņiem automašīna ir. Un, mājās es neesmu daudziem bijis, bet es lielu daļu varu derēt, kā cilvēks pats izskatās un kā viņam automašīna izskatās, vai piemest pilna ar tukšām pudelēm, ar papīriem un netīrīta, noputējusi visu. Tas kaut ko liecina par tā cilvēka attieksmi, par cieņu pret sevi. Un patiesībā tas nav normāli pat. Tas nav normāli. Tas nav autentiski. Dzīvot saskaņā autentiski ar Dievu, ar garu, tas nav autentiski, tas nav īsti. Patiesībā īsti ir tā, ka tev visam, tu tiecies uz iekšēji tādu
komfortablu stāvokli. Un bieži vien es redzu, ka šī nolaidība pret sevi ir vienkārši kā coping mehānisms, jeb angliski to sauc tā. Respektīvi, tas ir tāds veids, mehānisms, kādā veidā mēs spējam tikt galā ar savu stresu un ar savām traumām. Vienkārši mēs sākam pret sevi izturēties tā, jo iekšēji jūtam lielu spiedīgu sajūtu par dzīvi, par sevi. Un tā vietā mēs izvēlamies apēst tur bulciņu vai kaut ko neveselīgu vai netrenēties, jo tas iet saskaņā ar to programmu. Tāpēc mūsu tas uzdevums ir censties atcerēties, kas mēs esam Dievā, kas mēs esam pēc visuma likumiem. Ja, un tas tieši par to, ka tā nav ignorance pret visuma likumiem, ka taču... Es varu darīt, ko gribu, es varu izskatīties, kā gribu, mīliet mani tādu, kāda es esmu. Ir tā brīvā griba. Jā, es brīvu gribu izvēlos. Jā, ir tāds teiciens, viss ir atļauts, bet ne viss palīdz. Viss ir atļauts, tu esi Dievs, tu esi brīvs, tu dari, kā gribi. Bet ne viss tev palīdz pareizi. Ne viss tev palīdz būt laimīgam, jo kāpēc mēs dzīvojam, lai būtu laimīgi. Un tad vēl viens mīts ir tas, ka, piemēram, es esmu ļoti emocionāla, es esmu autentiska. Man tagad es tāda esmu. Jā, es tāda esmu. To dzirdēju daudz reizes. Jā, un es zinu, ka ir ļoti daudz pat sievišķības kursu dažādu, kur tieši liek būt šai, kā mēs sievietes taču esam emocionāls, un mēs varam taisīt to drāmu, un tieši tāpēc jau daudzas māca, ka vīrietim tieši vajag tās emocijas, jo vīrieši paši... Jo pats nemāk savējās just, jā, tad vajag kādu, kas jūta, kas māk izrādīt, jo pats apspiež savējās un dzīvo visu laiku pareizai. Nu, es pārspīlēju, protams, šeit. Bet šeit ir tas par to mītu. Tā lielā drāma, tā emocionālā, tad nenormāli lielas augšas, tad nenormāli lieli kritumi, tad pārspīlēta laime, tad ir oh my God, tagad man ir depresija un tā tālāk, ja? Vai tas ir tas dievišķais autentiskums? Es nedomāju. Tas ir vienkārši kaut kādas traumas, kur cilvēks vienkārši caur savām bailēm, viņš nespēja apvaldīt savas emocijas, un tad tās emocijas gāžās uz āru, un viņš viņas nemāk notransformēt. Un tas ir tas, es viņu saucu par veco pasauli, ja, kurā mēs visu laiku dzīvojām vienkārši kā filmā. Kāpēc mums patika filmas? Kāpēc mums patika seriāli? Tāpēc, ka tur bija drāma. Kāpēc mums ir žanrs drāma seriālos? Un visiem tieši patīk, kad ir tas, un tagad ir intriga, un tagad viens tur krāpi, un tagad otrs tur izdarīs vēl kaut ko. Un notiek tās intrigas, un tad viens tur cieši, viens priecājas, pēc tam otrādāk, otrs bēdājas, tur. Ja, un cilvēkiem patika dzīvot tajā visā, tā bija norma. Bet vai cilvēks iekšā ir permanenti laimīgs? Jo tad, kad cilvēks domā, ka autentiskums ir tajās manās emocijās, tad mēs atgriežamies pie sākuma. Kāpēc mēs dzīvojam? Lai mēs būtu laimīgi. Tad, kad ir tā drāma, cik mēs ilgi esam laimīgi, tad, kad mums kaut kas sanāk, vai tad, kad nesanāk, mēs esam laimīgi, tad, kad mēs nokrītam atpakaļ tajā emocionālajā bedrē, mēs vairs neesam laimīgi. Un tas nozīmē, ka cik tad ilga mūsu tā laime, tad, kad kaut kāds Fernando uzdāvināja ziedu pušķi, jā, vai, piemēram, vīrietim otrādā, kad sieviete pasaka jā, un tad viņš ir laimīgs, viņš kaut ko dabū savu mērķi, tad viņš ir laimīgs, ko pēc tam? Tad, kad viņš nedabū, vai cilvēks ir laimīgs? Vai viņš spējas pats kultivēt sevi visu laiku šo te laimes sajūtu, kas ir uzhakojama, par ko mēs arī transformācijas kursā runājam, jā, šī te laimes hakošanas pamatprincipi. Un tas saistīts atkal ar hormonālo stāvokli. Un hormonālais stāvoklis saistīts ar vispār ar kopēju fizioloģisko stāvokli, ar, piemēram, gramošanas traktu veselību, kā mēs zinām, 80% vismaz, ja, zinātne strīdās, tur laimes hormonas serotonīns tiek ražots zarnu traktā. Tas nozīmē, ka, piemēram, cilvēkam, kuram ir zarnu trakts pilns ar pusfabrikātiem, mēsliem un atkritumiem, viņš vienkārši neražo laimes hormonus. Vienkārši viņam pēc savas būtības ir viņam nav laimes sajūtas īsts, autentisks tāds prieka sajūta standarti, ja, tāpēc, ka viņš nevar izjust, jo vienkārši viņa ķermenis nespēja viņu izveidot nemaz, ja. Tas atkal, kā viņš savalkās tas viss kopā. Un, protams, jūs daudz esat pazīstami, ja, esat gājuši cauri darbs ar sevi, ar zemapziņu, ar iekšējo bērnu un dziedināšanu, cik patiesībā daudz mums ir iekšējā bērnā traumas, kuras mums ir devuši šo te falšo autentiskumu. Mums jau likās, ka es tāds esmu. Man tā bija, es dzīvoju līdz 30 gadu vecumu, un likās, bet es tāds esmu. Es esmu visu laiku, tur dusmīgs uz visiem, tur, es taču esmu. Tas ir mans raksturs. Tas mans raksturs, es tāds esmu. Tas ir mans autentiskais es. Nē, tās tavs traumas ir vienkārši aizvainojumi no bērnības,
un tavs nepieņemšanas un tavs bailes. Nē, tur es neju, tas nav mans. Nē, tu vienkārši tev ir bail atvērties, tev ir bail būt īstam, izteikt savas sajūtas vai arī būt klātesošam. Un interesanti, vai ne? Kam pats es gāju cauri arī tas. Lūk, tas ir par to, ka mums ir dziļi jāskatās tieši šīs iekšējā bērna traumas, un bieži vien tas mums liekas, ka es tāds esmu, kur, protams, nē, vienkārši tā ir mūsu trauma, un to jauc ar autentiskumu, kas tas nav. Un vēl viens mīts ir par to, ka cilvēkam liekas, es tagad jūtos ļoti labi, un viņš ir iesēdies savā komforta zonā, viņš negrib attīstīties, viņam ir kā tik ne kaut ko jaunu, kā tik lai nav pārmaiņas, kā tik nenāk kaut kas, kas pasaka, kur tu varētu savādāk, ja? Un tā nevēlēšanās augt un attīstīties, bieži vien arī cilvēki jau, nē, es esmu savā autentiskumā, es jūtos labi. Man viss ir labi tagad. Tikai nekustībā. Tas nav mans, man tas nerezonē. Jā, viss kārtībā nerezonē, jā, bet tur jāpaskatās, vai tās nav bailes no nezināmā, bailes no kaut kādas pagātnes pieredzes, ka pagājušajā es tur kaut ko tur sāku jaunu darīt, man neizdevās tāda aplaušanās, kauns pa visu pagastu. Nē, man šis nav mans laikam, tur vairāk. Nē, vienkārši tu toreiz neprati tik galā ar to situāciju, neprati tik galā ar savām emocijām, pēc tam nointegrēt to, un tagad vienkārši pieņem lēmumu, ka tas nav tavs, bet tev tur dzīve visu laiku tevi virza uz turieni atpakaļ, ka tev tur ir jāiet. Tev tā kā neskapēc atkal un atkal nāk cilvēki, atkal nāk partneri, ja, kuri tev atkal un atkal to pašu rāda. Ja, un tā ir vienkārši zīme par to, ka ir pagātnē bijusi kaut kāda neizdevusies pieredze, kurai apakšā ir kaut kāds lēmums, motīvs, ja, un tas motīvs tagad ir no bailēm, ja, vai no aprēķina, ka sevi pasargāt. Un mēs atrunājamies ar sevis autentiskumu, ja, tas nav autentiskums. Tas nozīmē, ka vienkārši jāatrod tas motīvs un jāiziet pa jaunam, kā es tagad ar izpratni izietu to situāciju, lai tur nepaliek nekas, jo, kā mēs arī runājam, tas gads vienkārši ir tur, kur cilvēks nemācēja iziet to situāciju, kur viņš nesaprata, ko viņš nedarīja no mīlestības, kur viņš darīja no apkārtējās vides, tā kā viņš reaģēja uz apkārtējo vidi, nevis ieklausījās sevi. Tas viss, viņš tā kā viņu tīrīs nost, ņems nost cilvēkam visu nost, kas neatbilst viņa tai tiešām iekšējai un dievišķajai dabai. Un vēlreiz tas kritērijs, kur mēs tikko runājam par to, ka cilvēks vienkārši sēž tajā komfortablajā zonā, tad kritērijs ir tāds, vai tev ar to ir interesanti. Interesanti, aizrautība. Vai tev ir prieks celties no rītiem? Vai tev ir gribēšana radīt, darīt, vai tev ir enerģija? Un ja ir tajā visā enerģija, un ja tajā visā ir interesantums, tāpēc, ka mūsu autentiskais iekšējais es, viņam ir iestrādāta tāda, kā tajā dievišķajā autentiskajā es ir radošuma enerģija, kurai visu laiku gribās radīt, un ja cilvēks iestrēgst bez izaugsmes, viņš nerada, viņš rada to pašu, tas nozīmē, ka viņš vienkārši sēž uz vietas. Jā. Lūk, tāpēc autentiskums ar ko atkal, tāpēc, kad tad, kad tu esi tad, kad mēs esam īsti, mēs vienmēr arī esam īstajā vietā, īstajā laikā, ar īstajiem cilvēkiem, un mēs darām īsto lietu, jo mēs autentiskumā spējam dzirdēt savu garu, dzirdēt savas augstākās struktūras, dzirdēt to pārējo visu. Mēs esam nofokusēti un, ko Inta teica, apvienoti, ja, tas krievu vārds šķestie, ja, tā kā šķestie, ar savām daļām apvienojušies, un viss tā kā viss sakārtojās, un mums viss notiekās. Mums liekas, ka mēs tā kā flowā esam, plūsmā, dzīve notiek, un patīk, un ir prieks, kāpēc? Tas, ka enerģija nāk uz tavu īstumu, enerģija nāk uz to, kas tev ir paredzēts darīt. Lai tu varētu darīt to, kas tev ir paredzēts, tev jābūt arī īstam. Un tāpēc parunājam varbūt tās bišķiņ par tām sastāvdaļām, tu pašā sākumā jau pieminēji par tām, ko mēs visi nosaucām, ja, un tad, kad mēs esam no šīm te visām sastāvdaļām vislabāk salikušies kopā, ingredienti, ja tā varētu teikt, ir perfektā, piemēram, tā kā gatavošanā, ja, kurš cepums, cep tur maizi vai kūks vai vēl kaut ko, ja, tur, kāpēc tev garšo tie cepumi? Kāpēc tev tas ēdiens garšo? Jo tajos ir ne tikai tur tavu garšīgas sastāvdaļas, bet arī tās proporcijas ir sajauktas pareizās daļās, pareizi. Tu nevar tā, ka tur
ēst makaronus, uzliekam pickiņu makaronus un tad veselu litru ar tomātu mērci, tā kā aplēj to vienkārši. Nu, nepareizi sastāvdaļas, pareizi. Jābūt līdzīgi ir drīzāk, varbūt vairāk tur makaronu, tur biškiņu, tur tomātu mērci un tam līdzīgi. Saprotāt, tā kā mums jābūt ir sastāvdaļām pareizi sakārtotām. Un, vēl viens piemērs no automašīna, piemēram, kāpēc automašīna brauc? Cilvēks, kurš nezina, kā automašīna brauc, viņš saka, vajag reku virsbūvu, vajag riteņus. Vajag sēdekļus un stūri. Sēdekļus, stūri un brauc. Tas ir perspektīvas. Mašīnai jābrauc. Labi, bet tu zini, zem kapota ir jābūt motoram. To neredz ārpusē. Padomājiet par cilvēku, tā kā, lai būtu savienotībā. No ārpuses izskatāmies glīti, ģērbti, smaidīgi. Kas mums iekšā darās? Ja? Respektīvi, jābūt ir motoram, un arī motoram, vēl tas nav viss, motoram ir vajadzīgi detaļām, jābūt ir pareizi saskrūvētām kopā, ja, tur dzinēja siksnas, zobrati, ja, un tam līdzīgi. Ja tas nebūs, mašīna nebrauks. Lai cik skaista būtu tā virsbūve, tā mašīna uz priekšu nebūtu, lai cik skaists būtu tas cilvēks, ja viņam tās iekšiņas nav sasinhronizētas, pareizi sakot, ja viņas zobrati visi nav sasinhronizēti, viņš nebrauks priecīgi, nebrauks laimīgi, nebūs tā iekšējā sajūta un draivs. Un tas ir tas, ka mums jābūt kā analoģijai, mums jābūt sinhronizētiem, ja, iekšēji. Visām detaļām ir jābūt savās vietās un viņām pareizi ir savienotām. Un viņām ir vispār jābūt. Sāksim ar to, kas ir tās sastāvdaļas? Mēs atgriežamies pie tā krievu valodas koda vārds šasķi, ja, kas ir šasķi ar visām daļām. Mums ir jāzina, kādas mums ir daļas. Kādas mums ir daļas jāapvieno sevī, lai mēs justu to laimi. Un mēs sākam ar to, ka mums ir fiziskais ķermenis, ko mēs visi zinām. Tad mums ir jāzina, ka mums ir personība, jeb ego, jeb mūsu individualitāte, un mums viņai ir jāpievērš uzmanību. Un tā personība ir tā, kura viņas autentiskums var būt, tad, kad mēs redzam tos ģēnijus, kā viņi izpaužās. Viņi nav tā kā no gultas pamodušies tādi, viņi kaut kā sevi saģer, viņi izpauž. Ja? Mums jāzina, ka mums ir tā personība. Tad mums ir jāzina, ka mums ir apziņa. Tas vairāk tā kā prāts domāts, loģiskais prāts, saprāts. Ka mēs apzināmies sevi, visus procesus, un mēs spējam tā kā sevi nodalīt. Ja? Mums ir jāzina, ka mums ir zemapziņa. Zemapziņa ir tā, ka mēs glabājam visas programmas, šīs vērtības, automātiskās reakcijas, ieradumi. Jā, un zemapziņa ir tā, kura, piemēram, kā mēs varam saprast, kad mēs tagad rīkojamies no zemapziņas, kad mēs ar apziņu gribētu kaut ko citu, mēs ar prātu gribētu kaut ko citu, bet notiek savādāk. Kas tas ir? Tā ir zemapziņa, un tā arī ir, viņa ir mūsu sastāvdaļa, mums viņa ir jāapzina. Vēl ir tā tālāk vispār neapzinātā daļa. Tā ir, tas ir vēl dziļāk. Jā, viņš ir vēl smalkākā līmenī nekā zemapziņa. Tāds limbo vispār, un arī tur, jo arī zinātne ir pierādījuši psiholoģiju, ka tur ir ļoti daudz funkcijas, kur tieši no neapzinātās cilvēka daļas norit. Ja, ļoti daudz arī ķermeņa procesi tiek vadīti no turienes. Tas vienkārši ir ieprogrammētas programmas, kas iet pilnīgu autopilotu. Ja, un pie zemapziņas mēs tā kā vairāk varam tikt klāt, jo mēs viņu vairāk tā kā redzam, izpaužamies, bet neapzinātā daļa ir vēl grūtāk, vēl dziļāk. Tā kā. Tad mēs pārējām enerģētiski, dvēseli, protams, ja, mūsu dvēseles daļa. Mums ir merkaba, kas ir enerģijas ķermenis, mums ir gars, kas vispār esam galvenais mēs, kas tāds galvenā instance. Tad mums ir tora lauks. Mums ir tajā visā enerģētiskajā struktūrā vēl, protams, ir visi smalkie ķermeņi. Jā, mums astrālais, ēteriskais, tad emocionālais, mentālais, kauzālais. Mums ir čakru sistēmas tur iekšā vēl visas, jā. Un tās nav 7 tikai, diemžēl. Un tad redziet, cik daudz zobratu mums ir jāsaskrūvē kopā, lai mēs būtu harmonijā. Un tad vēl mums ir eņģeļi un pavadoņi, un tā ir mūsu enerģētiskā struktūra. Citiem cilvēkiem liekas, ka vai tad man ir? Jā, visiem cilvēkiem tā ir enerģētiskā sastāvdaļa. Un tādā ļoti plašā, lielā līmenī domāts. Un, protams, tad iet vēl tās visas sakrālās ģeometrijas, visi tie dodekaederi un ekasaederi, bet par tiem mēs šobrīd nerunājam. Bet, respektīvi, jau to, ko mēs nosaucām, ja cilvēks
apzina šīs savas daļas, tad viņš var būt laimīgs. Jā, tas apzināti ir viens, un tad tālāk kaut ko ar to visu darīt. Nu, būt harmonijā ar sevi, tas būt be yourself. Jā. Un tas, atgriežoties pie tā paša sākuma, tas, ko mēs runājam par 24. gadu, tad kas ir tas falšais? Falšais ir tas, ka mums liekas, ka, lai mēs būtu laimīgi, mums vajag tagad tādu un tādu mantu. Mums vajag tādu un tādu diplomu, lai mēs būtu laimīgi. Bet mums zināšanas ir spēks. Mums īstenībā vajag šīs visas daļas savest harmonijā. Kā Jānis teica, pareizi ieskrūvēt tās skrūves, lai tā automašīna iet. Nu, lūk, tāpēc mums ir jāidentificē pirmkārtām, kāpēc mums neizdodas būt harmoniskiem pašiem uz sevi. Jā, jo atcerieties, līdz ko mēs esam harmonijā ar sevi, mēs esam īsti autentiski, mēs naturāli jūtam, kas mums nāk, kas mums ir vajadzīgs, ko mums gribās, un viss, kas mums jādara, vienkārši tas ir jādara. Nu, lūk, un tāpēc identificēt, protams, jau sākot ar pašu vienkāršāko, ko mēs jau daudz esam darījuši, strādājuši savu zemapziņu, strādājuši savām neapzinātajām, savām bailēm, savām nedrošībām. Nu, principā, viss iekšējais bērns. Nu, es domāju, šeit nav par to jārunā, tas tā kā visiem jau ir skaidrs, jā. Bet, vienkārši, ko darīt ar to visu, vienkārši sākt interesēties. Ja, jo cilvēks neaug, cilvēkam nemainās nekas, viņš neaug tajā savā autentiskumā, neizdodas noturēties arī autentiskumā, jo baida tas. Ja, tāpēc, ka pirmkārt viņš jau nekad par to nav domājis vispār, viņš nav apzinājis sev šīs visas tās detaļas, kādas viss jābūt ir sinhronitātei. Un līdz ar to, ja mēs neesam apzinājuši paši sev, mēs nemaz nezinām, kāda mēs esam īsti, kāda mēs esam autentiski. Tu nezini, kāds tu esi, ja tu neapzini savu zemapziņu, piemēram, vai ne? Kad nezini, ka viņi pat var no sevis dzīvot. Ja? Tāpēc mūsu uzdevums ir pārzināt savu šīs detaļas, gan šīs fizisko ķermeni, gan pārzināt savu emocionālo ķermeni, savus smalkos ķermeņus, personību un tam līdzīgi. Ja? Un zināt, kad ja tā ir pašpārliecība, kas trūkst, bailes no citu, kas ir principā bailes no citu spriedumiem, ja, tā ir vienkārši izteikta vēlme patikt citiem. Mēs visi esam gājuši cauri tur tādā vai šādā veidā, bet mēs izjūtam pašpārliecības trūkumu principā tajos brīžos, kad mēs gaidām vai sagaidām, ka citiem mēs patiksim. Un ja mēs baidamies par to, ka mēs varētu nepatikt, vai ka citi varētu izteikt kaut kāds spriedums par mums, mēs tiecamies iederēties un pielāgoties viņiem. Un mēs nekad nebūsim īsti. Mēs nekad nebūsim autentiski. Un savā veidā tā ir tāda droša, falša drošības sajūta. Patiesībā, it kā mēs esam iekļauti, bet, it kā mēs esam iekļauti komandā, bet tu zini, kā labā tā komanda vispār spēlē, uz kurien tā komanda tiecās. Ja? Un mēs joprojām dzīvojam instinktu līmenī sanāk. Ja? Un instinktu līmenis ir ļoti mazs, kā jūs paši saprotat. Ja? Tas ir par to, ka ir vienkārši jātīra savu šīs bailes un emocionāli nenotīrītās pagātnes pieredzes, kas ir bijušas cilvēkam. Tad attiecīgi jau viss, ko mēs darām, ir iekšā bērnu dziedināšana, jau strādājot to. Okay. Tad vēlreiz atgriežoties, ko mēs rekomendējam noteikti šogad spēcīgi. Tad sākt pa vienai apzināt šīs savas daļas, pētīt tās, izjust tās, saprast, kā es miedarbojos no šīs daļas ar pasauli. Kā es kā personība miedarbojos ar pasauli. Kā es emocionāli reaģēju uz kurām situācijām. Kad es noraujos, kad es baidos, kad es dusmojos, kad es priecājos, kas man notiek emocionāli kādos brīžos. Vai emocionāli es esmu kā lelle, kuru rausta visu laiku, un tad, kad apkārt notiek interesants lietas, es esmu priecīgs, un tad, kad nenotiek apkārt, es esmu bēdīgs. Sanāk, es pats sev nemāku tā kā laimu izveidot. Pats priecīgs nevar būt, lai gaida, ka apkārtēji izklaidēs. Ja? Tā kā šis ir jāsaprot. Ja? Vislabākais ir neitrālais ātrums, protams, ja mēs par emocionālām runājam, ja, tad neitrālais vislabākais. Vienkārši pamēģiniet padzīvot neitralitātei, mēnesi. Vienkārši mēnesi padzīvot neitralitātei. Neko nemēģini nevienam pierādīt, neko nemēģini nevienam iestāstīt, neko nemēģini nevienu labot, nemēģini nevienu audzināt. Nemēģini izpatikt. Vienkārši, labi, ir šitā. Jā, ir šitā. Ja? Labi. Es nerunāju par tādām absurdām galējībām šeit, ja? Kad jums jārīkojas. Bet tas, kad jūs cenšaties vienkārši saskatīt to dziļumu tajā notikumā. Man šeit vēl nāk arī informācija par to, ka daudziem liekas neutralitāte tāda garlaicīga
sajūta, bet neutralitāte tas ir tas, ka tad, kad jūs nogriežat to ārējo pasauli, jūs ieiet tā kā vairāk sevī, neutralitātes tādā sajūtā, ka jūs tā kā ne no viena neko negaidat un jūs tā kā neko negribat, bet jūs vērojat sevi, savu īsto, savu īstumu, un tad sāk nākt tā enerģija, un tad tā bāzes sajūta, tā neutralitāte, viņa ir kā tāds viegls prieks. Un viņai ļoti laba sajūta. Ja, ja godīgi, ja es no tādas terapijas perspektīvas skatos, tad es redzu, ka cilvēkiem tieši, kuriem ir bijušas ļoti lielas drāmas un asas izjūtas bērnībā, ka viņi uzauguši tā, viņam ir tendence uz to, ka neutralitāte liekas garlaicīga. Jo liekas, nejaukt. Jā, es vienkārši par to saku, ka tas ir tas patērns, kādā veidā bieži vien tendence ir, tad nekas nenotiek. Nejaukt ar vienaldzību. Tā, respektīvi, tā nereaģēt uz citiem, uz apkārtējiem notikumiem, nenozīmē būt vienaldzībam. Man vienalga, jo ir tāds jau nogurums vai tāds slikts stāvoklis, kad iestājies vienaldzība. Nē, neutralitāte ir interesanti iekšā, un es vēroju sevi. Un es arī iekšēji jūtu, ka es caur šo iekšējo vērotāju esmu klātesošs, un patiesībā es varu noteikt to realitāti, kā viņi izvēršas. Tas ir ļoti dziļs stāvoklis. Tāpēc, ka iekšējais stāvoklis veido jūsu realitāti. Jā. Protams, kas nāk tas otrais, trešais, būt godīgam pret sevi. Ja? Būt godīgi un reāli atzīt, kur es esmu tagad punktā A un kur ir mans punkts B, mani mērķi. Kas ir mani dzīves mērķi, mani mērķi, kā mēs teicām, ja? Kas ir manas vērtības, kas man ir svarīgi, kas ir manas robežas, kas ir manas vajadzības pa dzīvi. Cik tev vajadzības ir būt vienam, cik tev vajadzības ir, piemēram, sevi ģērbt labāk vai savu ķermeni trenēt, vai vajadzības pēc klusuma, vajadzības pēc telpas, vajadzības pēc pastaigām, vajadzības pēc tuvības, vajadzības pēc draugiem, ja? Pēc sociuma, tā kā, respektīvi, kādas ir tavas vajadzības tieši? Un nav tāds labi vai slikti, ir vienkārši tas, kā man tā šobrīd vajag. Man vajag iziet tādu pieredzi. Un tāpēc tā ir ļoti liela atklātība un godīgums pret sevi, kurā man arī pagātnē bija tāda mirkļa, kur man liekas, tas tā kā nav baigi garīgi, liekas, bet nē, man tas nenormāli interesē šobrīd. Ja, man ritīgi interesē, kāds ir izbraukt ar sporta mašīnu. Kurš teica, ka tas nav garīgi vispār? Kur es to iemācījies? Tie ir aizspriedumi. Tāpēc, ka tavs iekšējais, tavs aicinājums vienmēr seko, viņš to parādīs, uz ko tev velk. Un, protams, atkal, viss ir atļauts, ne viss palīdz. Man velk uz to pudeli atkal. Nē, labi, tas tev palīdz. Tas vienkārši salīdzinājums atkal, ja? Tāpēc tā būt godīgām pret sevi un atzīt savas vajadzības. Ja, tas būs, teiksim tā, komunikācija un attiecības šajā gadā būs spēcīgākā nekad tieši uz šo punktu. Kad godīgi pasaka sev, kas ir vajadzīgs, un nokomunicēt ar otru atklāti par savām vajadzībām, par saviem mērķiem, par savām vērtībām, un kas vispār, kā mēs miedarbojamies. Vairs nebūs nekādu, kaut kā acis piemieksim, un kaut kā tas viss irs ārā. Un irst jau ārā. Un tikai tie, kuri būs godīgi pret sevi, tie varēs būt godīgi pret citiem, un tie izies šo pieredzi ļoti harmoniski. Viņi spēs iziet ļoti arī nākamajos līmeņos daudz ātrāk. Bet, tie, kur mēģinās vēl pa vecam, tiem būs jāmācās. Jā, atklāti komunicēt, būt godīgām un tam līdzīgi. Tāpēc, šitas ir mūsu savā veidā ieteikums uz šo te pārejas brīdi. Pievēršam ļoti lielu uzmanību. Pievēršam uzmanību savam īstumam, savam autentiskumam. Autentiski komunicēt, autentiski runāt, autentiski būt. Arī atzīt to, ka man ir tā šobrīd, es šobrīd esmu tādā posmā, piemēram, cilvēks teica, viņš teiks, es nevaru šobrīd bez tā. Viss kārtībā, atzīstam sev, ja? Bet liekam mērķi, kad es pamazām eju prom no tā. Un par šo, tad apzināt savus šīs detaļas. Mēs arī šogad salīdzinoši daudz liksim uzsvaru uz to mūsu apmācībās, kur tieši apzināt sevi no dažādām šīm detaļu perspektīvām.
no garīgām perspektīvas. Tieši savienoties ar sevi, ar tām savām īstajām vajadzībām, transformēt tās bailes no tā, ka mēs nevaram pateikt, kas mēs īstenībā esam. Mēs īstenībā esam tādi, bet es jau nedrīkstu teikt, jo tad tas cilvēks bailes, ka mani nesapratīs. Tas ir tā kā vēl vienas bailes, ar kurām būs jāstrādā. Bet tas, kad mēs zinām šo informāciju, tas, ka jūs zināt šo informāciju, tad vienmēr atceramies, tad, kad sāks spiest ārā to, tad, kad notiks kaut kāda situācija, tad, kad no jums sāks atrakstīties cilvēki, kuri sāks atrakstīties, ja jūs sapratīsiet, ok, tie nav mani domu biedri. Tad, kad jums ar tiem draugiem vairs nerezonēs, jūs sapratīsiet, tie nav mani tur viss ir kārtībā. Ja? Nevajag krist panikā, ka tagad es te palikšu viens, un tad man nebūs. Tad tas ir arī ļoti labs moments, kur jānovēroja savas bailes. Ok, man patiesībā ir baila palikt vienam. Ļoti labi. Tad tas ir kaut kas, ko vajadzētu tā kā mainīt, jo tās bailes ir balstīts uz nedrošu piesaisti, kas ir bērnības trauma. Ļoti labi. Man tikko izgaismoja vienu savu aspektu, kas man traucē būt vienotam. Kas man traucē būt vienotībā ar sevi. Paldies! Tāpēc pasakamies par katru pieredzi ar cilvēkiem, ar kuriem mēs miedarbojamies, un ja viņas nav pa ceļam, un mēs ieguldam enerģiju un piedāvājam un motivējam uz sadarbību, miedarbību, bet ja otrā pusē nav šī te atvērtība, nav šī te pretīmnākšana un interesētība, tad atceramies, ka un tas mums padara skumjus, tad tā ir mūsu atbildība rūpēties par to, lai mums ir laba sajūta. Ja? Tā ir mūsu atbildība arī pašam parūpēties par sevi. Mēs nevaram sev turēt ilgstoši depresijā, no sērijas liekt sev naturāli elementāras lietas. Kā, piemēram, ilgstoši būt attiecībās, kas nepiepilda. Tad vispār tā kā liekas ir, kā ar ko to varētu salīdzināt, rokas atzāģēšana ar karoti. Kāpēc man nāca tāds, jā. Bet tas nozīmē to, ka nav paredzēts mums ciest attiecībās. Vienkārši attiecības nav domāts, lai ciestu. Ķermenis nav domāts, lai viņš slimotu. Un mūsu sajūtas nav, mēs nedzīvojam, lai mēs ciestu, mēs dzīvojam, lai mēs baudītu, lai mēs priecātos, lai mēs būtu savā spēkā, lai mēs būtu savā garā, lai mēs būtu savienoti, laimīgi. Lai mēs justos labi. Ja? Un tas ir tas, uz ko mēs tiecamies. Tā kā es ceru, ka šis bija noderīgi. Apskatiet, varbūt tās, ko jūs sev varat identificēt, kuri no šiem te punktiem šobrīd iekrita, kas saka, ausī, un ar ko vajadzētu pievērst uzmanību. Tāpatās arī, protams, mēs ar Intu aicinām pievienoties uz mūsu klātienes pasākumu, kur mēs februārī tieši mēs būsim Latvijā 3 dienas, 8., 9., 10., kur mēs iesim tieši dziļāk iekšā šajā te visā procesā. Tā kā mēs runāsim ne tikai par šo te autentiskumu daudz dziļāk, jo pusstundas laikā mēs ļoti grūti izstāstīt to visu. Ja? Mēs runāsim daudz dziļāk tieši par savu autentisko es, par šīm detaļām. Mēs izrunāsim dziļāk jau par katru šo te detaļu, kas ir mūsu sastāvdaļa. Tāpatās mēs runāsim par 3 tādiem lieliem tematiem, kas mūsuprāt ir nenormāli svarīgi. Tas ir par partnerattiecībām, respektīvi, kādi ir galvenie mīti autentiskumam attiecībās, kas kavē attiecības, kas kavē no mīlestības, kur, piemēram, to jauc ar ego arī kopā, ja? Kā veselīgi integrēt savu autentiskumu attiecībās, ko darīt ar partneri, ja partneris, piemēram, saka, partneris nemainās. Es viņiem saku, nemainās. Ja? Parunāsim par soulmateiem, jeb dvēseles radiniekiem, jo par to diezgan daudz runā, ka tas ir tas, ka cilvēki meklē tieši, kurš ir mans dvēseles cilvēks. Un tas ir ļoti skaists, tā ir ļoti skaists sajūta, kad jūs sajūtat šo te līdzību. Respektīvi, mēs runāsim par to, par partnerattiecībām, kā izaugsmas transporta līdzekli šajā laikmetā. Un pie kā mēs runāsim par tādām partnerattiecībām, kuras strādās jaunajā gadā. Kuras strādās, ne šajā, bet vispār, kas strādās no šī brīža turpmāk. Ja, kas strādās, kas ir kāds autentisks attiecības izvedīs uz nākamo apziņas līmeni un kas priekš tā ir vajadzīgs. Tad tas ir viens attiecības. 2, runāsim par karjeru, nodarbošanos. Tā ir otra ļoti liela lieta, jo tas ir kaut kas, kā mēs realizējamies. Un šis ir tas darbs no sirds, darbs aiz mīlestības. Un mums ir jādabū sevi pirmkārt tādā stāvoklī, ka mēs spējam projicēt šo te
savu nodarbošanos aiz mīlestības, un ka tas nav darbs aiz bailēm, aiz pienākuma, ka mēs darām kaut ko, ko mums patiesībā neinteresē. Mums neinteresē lielākā perspektīvā vispār, kas tas ir, kāpēc mēs tur strādājam, ko tas uzņēmums dara vispār, vai tā ir lielākā instance. Ja? Respektīvi, kas ir jaunās mūsdienu laikmeta tendences tieši karjerā, kas reāli visticamāk ļoti daudz ko mainīs. Viņš ir pilnīgi savādāks, kā bija iepriekš. Viss. Un mēs to redzam šobrīd jau, ka arī nav daudz pētījumu, bet Amerikā, piemēram, Gallup pētījums rāda, ka 70% darbinieku ienīst savu darbu. 70%. Tā kā, ja? Tas vienkārši statistikai. Tie ir tie, kas atzinās. Jā, visticamāk. Lūk, un tāpēc, kā veiksmīgi realizēties šajā pārmaiņu laikmetā un kā tu vari iziet ar, teiksim, ar savām kājām no šī tā visa, ja? Un kā jaunajā laikmetā autentiskums respektīvi izvedīs tam cauri un kas tev sagaida, kādas pārmaiņas varētu sagaidīt arī gan tavā darbā, gan tavā nodarbošanās, un kas ir tā tendence, uz ko tev jāfokusējās ir savā CV. Ja, kas ir jaunā laikmeta CV patiesībā un kā parūpēties, lai tu vienmēr būtu nodarbināts ar savā mīlestības sfērā, ja, tajā, kas tev visvairāk iedvesmo. Un trešā lieta, protams, šobrīd mēs joprojām esam matēriskā pasaulē par finansēm. Tad kā autentiskums ietekmē finanses? Kas vairo finanses? Kas bloķē? Kādu momentu šajā te visā mūs kavē no naudas plūsmas? Protams, tas ir saistīts ar laimes sajūtu uzreiz, vai ne? Jo liekas, mēs vienmēr esam laimīgāki, ka mums nauda ir vairāk pareizi. Liekas, ka viņi sāk mazāk nāk, mēs sākam stresot. Ar to kaut kas ir jādara, ja, un tas ir jāsaregulē. Un kā radīt šo te patieso drošības sajūtu, spēka sajūtu sevī, lai būtu arī finansēs atspoguļojums no tā. Noteikti par karmu. Kā karma ietekmē finanses, jo vecais bija atkal, ja, kāpēc tiem sliktajiem veicās, ja tiem sliktajiem bieži vien pagātnē likās, tie tur nesodīti paliek, ja, un tam līdzīgi, ir momenti, tā vairs nebūs. Ja, bet arī mēs izskaidrosim, kāpēc tā bija, un kad nav obligāti jāpārdod savu dvēseli, lai tu būtu finansiāli pārticībā. Ja. Tāpēc tas ir par to, kā mēs izmantojam savu autentisko savu garu, visus savus struktūras, lai vairotu vairākas finanses. Ja. Jo finanses ir tikai rezultāts no tā, cik autentiski mēs esam. Lūk, tā kā to mēs visu runāsim katrā dienā. Mēs iziesim cauri, to varēs iepazīties vairāk aprakstā. Kā jau es teicu, mēs aicinām šeit visus tos cilvēkus, kuriem rītīgi pirmkārt gribās kopā satikties, gribās klātienē visu šo te izrunāt. Mēs neesam bieži Latvijā, tāpēc šis mums būs arī liels prieks un pagodinājums. Mēs gribam turēt arī grupu tādu salīdzinoši mazu, intīmu, kā tādu tuvu, ciešu draugu loku. Un vietu skaits tāpēc ir ļoti ierobežots arī un klātienes pasākumam. Visticamāk, mēs domājam, ka vietas ātri tiks izpirktas. Tāpēc, ja tev šitas rezonē, ja tev šitas liekas, ka tas ir kaut kas tev būtu vajadzīgs, tad droši piesakies tagad. Un tiksimies jau tad klātienē. Ja? Tiksimies. Labi. Lai, mīļie, jums fantastisks šis te laiks. Atceramies, strādājam tikai uz sevi, strādājam uz savām struktūrām, strādājam uz to, lai mēs justos vienotībā un veselumā vispirms, jo no tā atvērsies pilnīgi jauna plūsma un veidosies jaunas sinhronitātes, jauni notikumi, kas kalpos tavai vislabākajai izaugsmai. Tā kā es ceru, ka šis tev bija vērtīgi. Mēs noteikti ceram, jo ar tevi tikties jau arī klātienē. Tad, ja ir droši vien kaut kādi jautājumi, var rakstīt uz info@dzīvesvirsotne.lv un mūsu komanda palīdzēs savādāk. Lai fantastiska diena un tiekamies vēlāk. Tā.